Andrievs Kalniņš. Viņš audzēja kazas. To bija daudz, gan baltas un melnas, gan raibas, mazas un lielas, jaunas un vecas. Kazas ganīja kalpu zēns Antons. Kā visiem zēniem, arī Antonam brīvajā laikā patika ar kabatas nazi grebt koka zobenus, stabules un rotaļlietas. Kādu dienu Antons bija tik aizņemts ar grebšanu, kad nepamanīja, kā aizbēga vislielākā kaza, kur Antons bija ļoti iemīļojis. Antons bija iesaucis viņu par Malvīni. Malvīne bija pelēka un liela. Uzspēlēsim spēli, es stāvēšu vidū, jūs griezīsieties ap mani un dziedāsiet. Tu nu biji kaziņa mana, un tu nu biji kaziņa mana. Kazu kalnas, kalsu kalnas, kundziņi mani. Saimniek mans. Kad Antons pabeidza lācīti, pūta stabulē, lai atnāktu Malvīne. To iemācīja Antons, kad izgreba pirmo stabuli. Būs jau gatavs jāiet skatīties, ko kasas dara. Mailīne jau klausa pēc pirmā svilpiena. Bet Malvīne neatnāca. Antons pūta vēlreiz, bet viņa kā nenāca, tā nenāca. Antons pūta un pūta, pūta un pūta, bet Malvīne kā nenāca, tā nenāca. Viena kasa aizskrēja turieni. Antons skrēja pāri kalnam, pūzdams stabulē. Kazas dzirdējušas stabuli attālināmies, skrēja pakaļ. Pēkšņi kalns sācis dimdēt, un visi ļaudis izgāja no mājām klausīties šo brīnumu. Kur tad manas kazas un ganiņš? No tās dienas to kalnu sauca par Dimdu kalnu.